Ļoti liela daļa sava brīvā laika ziemas periodā pašdarbnieki pavada mēģinājumos, jo sevišķi šogad, kad bija jāgatavojas dziesmu un deju svētku skatēm. Taču gala rezultātu klātienē, Meža parka estrādē, dzirdēt un redzēt visi nevarēs. Tāpēc arī pasākumu novados ir ļoti vērtīgi, jo tad jau arī pašiem tuvākajiem ir iespēja novērtēt savu draugu un ģimenes locekļu paveikto. Tā arī Burtniekos pat tika aizvadīti 4. novada dziesmu un deju svētki. Tas ir kultūras pasākums, tas ir priekš skatītājiem, priekš Burtnieku novada iedzīvotājiem, priekš mūsu faniem, radiem, draugiem un atbalstītājiem. Mēs parādām, ko mēs mākam. Šīs pasākums ir visiem pašdarbniekiem tāds kā atskaites punkts, jo visu sezonu mēs esam cītīgi nākuši kopā, mācījušies, un šis ir tāds kā noslēguma etaps, un parādīt gribam arī iedzīvotājiem, ko tad mēs tajos kultūras namos pa ziemu darām. Lai gan gatavošanās Burtnieku novada dziesmu un deju svētkiem no dalībniekiem prasīja zinām atdevi, taču viņi viennozīmīgi atzīst, ka šo pasākumu vērtē pozitīvi. Viennozīmīgi ir jārīko, jo visu gadu mēs esam strādājuši. 3 reizes nedēļā mēs visi ejam kopā, dziedam, dejojam, muzicējam, vai ne? Kad kaut kur vajag parādīt savas prasmes, lai cilvēki redz, ko mēs darām un ko mēs varam izdarīt. Jo es domāju, tautas dziesma, manā kolektīvā daudziem ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, jo cilvēki laukos ir vientuļi. Vairs nav tie grandiozie pasākumi kā folkloras laikos, vai ne? Tagad ir tā folklora, koncerti, izbraukumi, festivāli. Tas ir vajadzīgs. Jebkurš pasākums, kur var padejot, ir forši, tāpēc nav nozīme Burtniekos vai kur citur. Tas ir forši, ka te ir iespēja dejot, un jo vairāk šādu pasākumu, jo arī, piemēram, saliedētāks kļūst kolektīvs. Uz Burtnieku dziesmu un deju svētkiem bija ieradušies arī kolektīvi no Igaunijas.